Šobrīd atrodos pie centrālās 7. dienas adventistu baznīcas ēkas Rīgā Baznīcas ielā 12A. Un ar lielu prieku vēlos jums līdzdalīt to, ka šīs ēkas, kas tika celta 1928. gadā, jumta renovācija ir veikta. Šajā ēkā atrodas Rīgas 1. draudze, Rīgas 4. draudze un Baltijas Unijas un Drauģu savienības biroja. Šī ēka ir kļuvusi par atpazīstamības zīmolu adventistiem Latvijā. Ar kopīgiem spēkiem, ar Dieva svētību mēs esam saziedojuši gandrīz 130 000, lai šīs ēkas jumts varētu kalpot daudzus gadus nākotnē uz priekšu. Mēs Rīgas 4. draudzē arī tikām savai daļai jaunam jumtam. Un mēs viņu ļoti gaidījām, jo mums bija problēmas, kur tecēja ūdens pie klavierēm, un mēs ļoti ilgi nevarējām iesākt remontu, tāpēc, ka nebija jumta. Un pēc jumta pārlikšanas mēs spējām iztaisīt arī sev remontu iekšpusē. Apjomi bija palieli, gribējās saglabāt budžetu, kas arī tika saglabāts, iekļāvās sākotnējā tāmē. Jumta maiņu veicām, jo viņš bija nolietojies, un vairākas reizes tika veikti labošanas darbi ar ielāpiem, kur jau arī bija ielāps uz ielāpa. Ieplānots bija, ka mēs tos darbus varēsim paveikt ap 6–7 mēnešiem, bet iznāca mazliet ilgāks laiks posms. Kopumā tas apjoms bija samērā liels un arī augstums liels, 4–5 stāvu augstums. Celtnieki dabūja sanest ar rokām augšā uz jumtu pa dēlītim katru burtiski, jo ne celtnis īsti varēja iebraukt, ne arī kaut kā savādāk padot augšā. Noņemot jumtu, protams, arī bija risks, kad lietus ielīst, un bija dažas telpas, kur trāpīja ūdens, bet visas tās lietiņas mēs novērsām, lai viss būtu labi. Mēs jūtām jūsu lūgšanas, mēs jūtām jūsu atbalstu, un mēs esam ļoti priecīgi, ka draudzes vienojās tik lielā darbā un spēja to visu norganizēt. Priecājos arī par uzticību arī no savienības puses, par to, ka varēja veikt šo darbu. Protams, arī katram cilvēkam, saviem darbiniekiem, kas iesaistījās un darbojās tajā. Es pateicos, ka ticējāt, pateicos, ka piedalījāties, pateicos, ka darījāt un pateicos, ka bijāt kopā šajā lielajā plānā realizēt jumta renovāciju. Priecīgu devēju Dievs mīl, lai Dievs svētī katru no jums, kas ziedojāt, ieguldījāties, katru no jūsu ģimenēm.